Par vecu, tev sāp mugura. Mans opaps, viņš ļoti gribēja sadraudzēties ar kaķīti, kuru es pieskatīju. Un es atceros, viņš visu laiku viņai Pēc gandrīz 2 gadiem mūsu pilsēta atkal kļuva par vietu, kur satikties jaunajiem režisoriem, scenogrāfiem un aktieriem, kļūstot par starptautiska teātra festivāla darbnīcas Telpa Daugavpils dalībniekiem. Šī festivāla organizatori ir Daugavpils teātris. No 6. līdz 11. jūnijam mini izrāžu izveidē kopīgi darbojās jaunieši no Spānijas, Lietuvas, Norvēģijas, Krievijas, Baltkrievijas un Latvijas. Savas idejas performanču izveidē smēlās no daugavpiliešu ikdienas dzīves. Tā piemēram Rīgas režisoru un aktieri Juriju Djakonovu iedvesmoja stāsts par nu jau pasaulē populāro Daugavpils bebru Vitāliju. Pats spilgtākais notikums, kamēr viņš šeit bija, ir populārais stāsts par bebru Vitāliju. Nolēmām sākt ar šo, jo tas likās ļoti interesanti. Pat līdz Krievijas mēdījiem bija nonākusi informācija. Par to ziņoja brīnišķīgi virsraksti, ka Latvijā Daugavpilī bebris saņēma ķīlniekos cilvēku. Pats formulējums jau bija pietiekoši interesants. Sāku domāt, ko tas man nozīmē tīri enerģētiskā līmenī. Kā tas ir, kad parādās bailes, kuras šajā gadījumā simbolizē bebris Vitālijs. Kā viņu ir jāpieņem, jāiemīl un nav jābaidās. Bet lietuviešu-latviešu komandā par galvenajiem performances varoņiem kļuva pasaulē slavenais mākslinieks Marks Rotko un kāds jaunietis, kurš ļoti vēlējās kļūt par slavenā gleznotāja mācekli. Šī teatrālā projekta koordinators, režisors Georgijs Surkovs atzīmēja, ka atšķirībā no 2 iepriekšējiem festivāliem šogad tika atcelti visi ierobežojumi un, kā izrādījās, visi no tā bija tikai ieguvēji. Šogad nav dramaturgu un nav nekādu meistarklašu, nav skolas, mums ir tikai darbs. Un tas ir ļoti svarīgi, jo mākslinieki varēja vairāk laika veltīt savam darbam, kas arī atspoguļojas uz kvalitātes, to var just. Jo šogad, man liekas, ka ir visspēcīgākais festivāls no visiem. Esmu gandarīts ar vakardienu, jo performances bija ļoti dažādas, dažādai gaumei, bija parādīts dažāds teātris, jo mākslinieki bija no vairākām valstīm, un viņi arī atnesa to, kas viņiem ir aktuāli, kas viņiem teātrī, kāda valoda viņi runā. Teātra festivāls darbnīca Telpa Daugavpils noslēdzās Vienības laukumā spāņu-latviešu tandēmā. Andrea Diaza Reboredo un Dacis Luka savu mini izrādi nosauca Superbērns, kuram piemīt daudznacionalitāte, daudzvalodība, multikulturālisms, kā arī vēlme izzināt. Pēc performances autoru domām tieši tajā slēpjas Daugavpils bagātība un spēks.